Es domāju, ka mēs varam sākt pasākumu. Sveiki visiem šajā pirmajā rudenīgajā dienā. Es domāju, ka labāks laikapstākļus mēs nevarētu vēlēties šādam pasākumam šodien. Mēs tieši pirms brītiņa norunājām, ka tieši pirmā diena, kāpēc nevarētu būt vakar vai aizvakar, ja? Bet ir kā ir. Un mēs esam priecīgi jūs visus šeit redzēt. Visus, kas ir atbraukuši gan no tuvākām vietām, gan no tālākām. Mums šeit ir arī viesi, kas ir mērojuši ceļu no vietām, kur mazliet vējš pūš vairāk nekā Rīgā. Tā kā es domāju, ka viņiem šie laikapstākļi neradīs nekādas pat ne mazākās diskomforta sajūtas. Jā, tad mani sauc Kaspars. Es jums šodien būšu moderatora vietā. Un mazlietiņa sākumā stādīšu priekšā dalībniekus. Un tad šodien pie mums, es jau mazliet jau ieskicēju, tad pie mums šodien ir ciemos Elīna Dūce no nekustamo īpašumu aģentūras Latvijā. Tad mums šodien ir Mārtiņš Auders no ekonomikas ministrijas, Ilmārs Kāduls no Valmieras pašvaldības uzņēmuma IA Valmieras namsaimnieks un Mareks Kļaviņš, Bonava Latvija, valdes priekšsēdētājs, un Mārtiņš Tīdens, Liepājas pašvaldības izpildirektora vietnieks nekustamo īpašumu jautājumos. Tā, es ceru, ka es nevienu neaizmirstu. Paldies, Marek. Un jā, tad šodien mēs jūs esam aicinājuši uz šo diskusiju. Es domāju, ka nav nevienam noslēpums par to, kas notiek nekustamo īpašumu tirgu. Inflācija mūs turpina ietekmēt vēl joprojām par spīti visiem Eiropas centrālās bankas centieniem to kaut kādā veidā ierobežot. Un mēs redzam arī to, ka par spīti visam būvniecības izmaksas to projām arī turpina pieaugt. Tas arī to negatīvi ietekmē. Un bankas arī īsti nenāk palīgā šajā situācijā. Šodien no rīta tieši klausījos arī par to, kad ir iznācis Latvijas bankas pētījums par kreditēšanu, kas parāda, ka Latvija arī Baltijas valstu vidū diezgan atpaliek vispār no kreditēšanas. Un tomēr nav tā, ka tikai cilvēki paši izvēlās nekreditēties, bet arī banku politika mazliet to visu ierobežo. Un apkopojot datus, mēs secinājām, ka ir jauni, moderni mājokļi īres tirgu. Uz doto brīdi ir pieejama aptuveni tikai 1200, kur cilvēki var dzīvot vai jau dzīvo. Un šī visa sakarā mums tad radās jautājums, kāpēc, ko var darīt lietas labā. Un kā tad tam visam vajadzētu attīstīties uz priekšu, jo mums ir arī valstī Altuma programma, kas ir nesen stājusies spēkā, ja var tā teikt, ar mērķi šo te visu veicināt. Ir dažādi vēl pieprasījumi un jautājumi no pašvaldībām, arī attīstītājiem, vai attīstītāji varētu tā kā attīstīties arī ārpus Rīgas, arī mēs esam runājuši ar pašvaldībām par šo tematu. Un tad, nolēmām sanākt visi kopā un šodien padiskutēt, saprast šo situāciju, kas un kā, un varbūt atrast kaut kādu labu virzienu turpmāk. Un, tad vēl viena neliela tehniska informācija no manas puses, tad sākumā mēs iziesim cauri prezentācijai vai diskusijai, kā mēs to varētu nosaukt, un pēc tam būs ekskursija arī pa ēku, varēsim apskatīties mūsu veikumu, ko mēs esam izdarījuši īres tirgu ar šo te pirmo piedāvājumu. Tā kā es noteikti aicināšu varbūt arī mēdījus, tie, kas ir ieradušies, droši varbūt nemesties uzreiz virsū cilvēkiem tajā brīdī, kad ir prezentācija. Mēs varam pēc tam visu izrunāt arī droši pastaigājoties un izpētot pašu māju. Tā kā, tā aptuveni šis te pasākums norisēs. Mēs ceram, ka tā būs stunda, kā tas būs patiesībā, to redzēs. Ja? Tā kā, veiksmi runātājiem, un tad es aicināšu pirmo Elīnu Dūci pastāstīt par šeit būs mikrofoniņš, pastāstīt, kas tad notiek vispār ar īres tirgu Latvijā. Viņš ir jābūt ieslēgtam. Ir dzirdams? Ir dzirdams, ja? Tad lūdzu, Elīna, tad kas tad notiek? Jā, labdien, man ir tas gods ieskicēt to fonu, kādā mēs Latvijā atrodamies tieši saistībā ar īres tirgu. Un, sāksim ar to, kas vispār ir mūsu portfelī, tā teikt. Latvijā kopumā no visiem mājokļiem 69% ir daudzdzīvokļu mājas. Tātad tas ir tas daudzums, kas attiecināms ir tieši uz dzīvokļiem. Un
tā statistika ir tāda, ka 45% no visiem daudzdzīvokļu namiem, jeb dzīvokļiem atrodās līdz 41. gadam būvētās mājās. Nu, tātad tās ir tās, ko mēs dēvējam par pirmskara laika ēkām. Lielāko šo te portfeļu daļu sastāda padomju laika, jeb sēriju mājas, kas būvēts no 61. līdz 92. gadam. Un savukārt, jā, tas mazais krikumiņš, tie 2%, tās ir ēkas, kas ir Staļina laika ēkas un jaunie projekti. Tātad, nu, kā jūs redzat, ir ļoti maza tā daļa, kas attiecinām ir uz mūsdienīgu mājokli. Nu jā, te man liekas viss skaidrs. Mūsu dzīvojamais fonds ir salīdzinoši vecs un ir ļoti zema jaunbūvēto ēku īpatsvars mūsu tirgū. Kas attiecināms ir uz īres tirgu, ja 80% no visiem šiem te mājokļiem pieder īpašniekiem, kas paši dzīvo šajos mājokļos, no tiem aptuveni 10% punkti ir īpašnieki, kas paši, nu, kas ir ņēmuši kredītu un iegādājušies īpašumu savā paša īpašumā. Tikai 12% no visiem šiem te mājokļiem ir īres mājokļi. Jā, šie 80% salīdzinoši ar OECD valstīm ir ļoti augsts procents. Pārējās valstīs lielākoties tas ir mazāks. Un nu, vidēji īres tirgu šajās 38 valstīs ir 24% īres tirgus. Nu, tātad 4. daļa, kamēr mums, teiksim, rupi rēķinotā ir 10. daļa tikai. Nu, vēl tā, jā, tīri statistikai mājokļi mums ir aptuveni 811 000, kas ir apdzīvoti. Ja? Nu, tas arī ir droši vien interesants skaitlis, lai aprēķinātu, kāda tad ir tā aptuvenā īres daļa. Jā, ar īres tirgus pētīšanu ir diezgan sarežģīti, jo, ja teiksim, pirkšanas, pārdošanas tirgus ir fiksēts zemes grāmatā, tur mēs redzam šos te datus no zemes grāmatas, tad īre nekur praktiski nav redzama. Vienīgais, pēc kā mēs varam vadīties, ir sludinājumi, ticībā, cerībā, ka tās summas, kas ir atspoguļotas sludinājumos, ir tās, par ko īrnieks un izīrētājs ir vienojušies. Bet nu, kaut kādas tendences tāpat tas uzrāda, un esam izpētījuši, ka lielākoties no īres tirgus sludinājumi tātad tiek piedāvāti Rīgas labajā krastā. Ja mēs tad pārslēdzamies uz Rīgu, Rīgas labais krastā, tad ir ar vislielāko šo te īres piedāvājumu. Diezgan liela daļa, 3. daļa ir aptuveni centrā, kas arī kur ir vēsturiskais saucamais centrs, kur ieskaitīts ir arī Grīziņkalns un Avoti. Un kreisajā krastā Imanta, Āgenskalns, Ziepniekalns ir tādi karoga nesēji kreisajam krastam, kur visvairāk īres tirgus ir visaktīvākais. Tā salīdzinoša daļa ir salīdzinoša ar pārējo ir maza. To mēs arī redzam ikdienā, jo tie, kas vēlas dzīvot Āgenskalnā, tie pārsvarā pērk sev dzīvošanai un nevis izīrēšanai. Lai gan te ir tāds interesants fenomens, ka Rīgas Stradiņu universitāte, tā varētu piesaistīt gana daudz īrnieku, bet, no acīm redzot, tas īres portfels, kāds ir kreisajā krastā, tāds ir. Un lielākoties šie studenti izvēlas dzīvot centrā, jo vienkārši tai kreisajā krastā šis te īres namu, nu, kādi ir īres namu, tādi ir, vai ne? Viņi ir tādi, noplukuši, teiksim, kā ir, un īrnieks, diemžēl, kas var atļauties, nevēlas tur dzīvot. Ko vēl redzam pēc sludinājuma skaita? Redzam, ka vislielākais piedāvājums sastāda 2 stabu dzīvokļu un arī 1 stabu dzīvokļu sludinājumos visvairāk sludināti uz īri. Labi, slikti, tā tas vienkārši ir. Šeit ir nianse tāda, ka, teiksim, 3-4 istabu dzīvokļi ir ļoti maz, un tā savukārt ir grūtība ģimenēm ar bērniem vai kaut vai daudz bērnu ģimenēm ir tiešām grūti atrast sev īres mājokļus, jo viņu no vienas puses praktiski nav, no otras puses tie, kas ir, tie ir salīdzinoši dārgi, un ģimenes ar bērniem, diemžēl, bet nevar atļauties. Jā, kas vēl ir ļoti interesanti šobrīd,
ja teiksim, agrāk viennozīmīgi varējām teikt, ka pirkt ir izdevīgāk nekā īrēt, tad tagad jau sekojam līdzi, kopš Eiribor ir sācis kāpt uz augšu, ka jau varam sākt runāt par to, ka īra ir izdevīgāk nekā iegāde. Šī te tumšā līnija parāda īres cenas. Tur tā bedrīte, starp citu, veidojās no tā brīža varam izsekot līdzi, kad Eiribors ir sācis kāpt. Ja, tas ir pagājušā gada vasara, lēnītēm sāk kāpt šīs cenas. Un tagad tās īres cenas ir jau mazliet atgriezušās tā iepriekšējā stadijā. Savukārt tā raustītā līnija ir kredīta izmaksas, kas būtu pērkot divstabu dzīvokli sērijveidu mājās. Ja, tātad šī tabula ir saistīta ar sērijveidu mājām Rīgā. Nākamais grafiks rāda, tā tumšā līnija ir arī īres maksa jau jaunajā projektā Rīgā. Savukārt tā raustītā ir saistīta ar kredīta izmaksām jaunu projektu iegādē. Arī divstabu dzīvoklis. Tā kā atkal varam teikt, ka gan sērijveida dzīvokļa iegāde, gan jaunā projekta iegāde ir šobrīd dārgāka tīri dēļ tā Eiribor kāpuma. Vēl esam pasakojuši līdzi, kā izskatās īres cenu dinamika, kā atskaites punktu ņemot 19. gada oktobri. Tad redzam, ka 19. gada oktobris ir mums tā nulles līnija, tā teikt. 20. gada pavasarī tā bedre veidojās no tā, ka tajā brīdī mums valstī tiek izsludināts ārkārtas stāvoklis, Covid, viss ir ciet, cilvēki ir sastinguši, un līdz ar to arī īres dzīvokļu īpašnieki ir gatavi palaist cenas stipri zemāk. Savukārt, skatoties to grafiku no jau mūsu brīža, no 23. gada skatpunkta, redzam, ka jaunajos projektos cenas, otrreizējā tirgu jaunajos projektos cenas ir diezgan stabilas un augušas. Augušas ir visos segmentos, bet pirmskara laika mājās un sērijveida projektos tas pieaugums ir stipri mazāks. Un tas, protams, ir viss saistīts ar šo te īpašumu uzturēšanu, jo tas vecais fonds ir, diemžēl, stipri dārgāks, izejot no energoefektivitātes viedokļa. Tas arī atspoguļojās, redziet, īres tirgu, īres maksās. Pārlecot uz reģioniem, no sludinājumiem mēs varam izvilkt tādus vidējos pārdošanas summas par kvadrātmetru. Te mēs redzam, kura pilsēta cik aktīvi, cik droši vien aktīvi ir šī iedzīvotāja daļa un pirktspējīga. Žēl, ka mūsu lielākā pēc iedzīvotāja skaita pilsēta ir tas lejas gals vairāk šī grafikā. Bet ko es gribētu teikt ar šo te grafiku? Te ir jāskatās līdz, kāpēc mūsu reģionos netiek būvētas jaunbūvis. Tā pirktspēja, diemžēl, ir šāda. Un jaunbūvi izbūvējot, es domāju, ka es tālāk varētu pajautāt Marekam, cik izmaksā vidēji jaunu projektu izbūvēt, cik kvadrātmetru cena ir, teiksim, šajā mājā. Arī ir diezgan līdzīgi. Reģionos viņi ir salīdzinoši, protams, zema. Rīga, Pierīga vienmēr tā ir stipri augstāk, un tas arī ir jautājums par šo te īres namu būvniecību reģionos. Kāpēc mums viņa buksē? Šeit varbūt ir atbilde. Kas vēl saliekot grafikus kopā, pirkšanas pārdošanas, šeit mēs varam redzēt, kā tirgus tomēr visiem vējiem iet līdzi. Pagājušajā gadā sapratām, ka mūsu mājokļu izmaksas, uzturēšanas izmaksas būs stipri augstākas. Līdz ar to redzam, ka sērijveida projekti tajā brīdī gan uz īri tika piedāvāts stipri vairāk, gan uz pārdošanu. Šobrīd tirgu ir aptuveni puse uz īri un stipri vairāk ir uz pārdošanu. Jaunajos projektos tie varbūt, tur nav tik izteiktas tie kritumi un kāpumi attiecībā par pagājušo vasaru. Savukārt arī šeit redzam, ka uz īri paliek arvien vairāk, kas liek domāt, ka iespējams, ka kādam ir palicis grūtāk nosekt kredītu ņemto,
un tamdēļ viņš iespējams piedāvā savu īpašumu uz īri. Tā kā jā, kādas tad ir tās mūsu tendences, tā kopumā apskatoties, pieprasījums pēc īres dzīvokļiem ir diezgan stabils. Reģionos šo te īres tirgu arī varētu aktivizēt, bet diemžēl nav piedāvājuma. Vēl jāturprātā, ka teiksim, tādā pilsētā kā Liepājā diezgan daudz īpašumi tiek izīrēti īstermiņā, līdz ar to daļa vienkārši iznāk ārā no ilgtermiņa piedāvājuma. Tad pēc OECD aptaujas 88% mūsu iedzīvotāji ir sacījuši, ka mājokļu cenas viņuprāt viņiem ir par augstu. Tas arī liek aizdomāties par to mūsu labklājības līmeni. Mājokļi lielākoties ir pārapdzīvoti. Viss saprotams, ja ģimene jāīrē dzīvoklis, tad viņi jau sāk rēķināt vai 3 istabu, 4 istabu. Tamdēļ bērnus varbūt saliek vienā istabā. Dzīvojamais fonds ir novecojis, sliktā tehniskā stāvoklī. Jaunais īres likums, jā, mazliet ir pagrozījis šo tirgu, un tamdēļ mēs arvien vairāk redzam, ka ienāk tirgu tieši īres nami, kā šis piemēram. Jā, mums ir mentalitāte, savs ir savs. Tā ir neizbēgama lieta. Mums gadus kādus 5 atpakaļ bija liela aptauja veikta, kur mēs aptaujājām cilvēkus līdz 35 gadu vecumam. Cerējām, ka viņi varbūt vairāk aktīvāki būs īres tirgu. Procents ir lielāks, bet ne tik liels kā teiksim, citās Eiropas Savienības valstīs. Tā kā joprojām tā mentalitāte tomēr tiek pārmantota. Un, jā, un ir šeit tāda korelācija, ko mēs varam novērot uz Eiropas Savienības pārējo valstu fona, ka jo vājāk ekonomika, jo vājāks īres tirgus. Es ceru, ka kāds būs pozitīvāks par mani. Paldies! Jā, paldies Elīnai. Es vienu lietiņu nepieminēju, ka mums ir jautājuma atbilžu sesija pēc katra runātāja ieplānot aptuveni 5 minūtes. Ja jautājumi nav, tad, protams, būs īsāk, bet es ceru, ka tomēr kādam kaut kāds jautājums ir aizķēries. Tā kā droši, ja kādam ir, varat pacelt roku un es pie jums pieešu ar mikrofonu. Jā, šie statistikas dati ir ņemti, protams, no portāliem, no sludājuma portāliem, un Facebookā tur ir grūtāk izpētīt, bet, protams, jā, iespējams, ka tas stipri paaugstina, jo daži privāti īpašnieki liek tikai Facebookā. Tā varētu būt, jā. Jā, vēl kādam? Jā, es skatos, ka laikam šie pārējie jautājumi tiek atstāti ekskursijas laikam, tā kā, jā, Elīna, es ceru, ka arī piedalīsies, un tā kā droši varēs uzdot arī vēlāk. Man gan pašam tāda neliela replika varbūt tieši par to, ka mans tāds uzskats ir, ka Latvijā tas īres tirgus varbūt nav tik populārs tieši dēļ tā, ka viņš lielākā mērā ir tieši pelēkajā segmentā. Un tieši tas drošības aspekts, ko arī Elīna minēja, ka cilvēks vienkārši nezina, vai viņš ar to mājoklī rēķināties ilgtermiņā. Un it sevišķi ģimenēm ar bērniem katru gadu vai pusgadu pārvākties, laikam nav tas tāds patīkamākais moments, tās mēbeles nest, it sevišķi, ja netiek izmantots pakalpojums. Tā kā, bet jā, paldies tad Elīnai, un tad es kā nākamo runātāju aicināšu mājokļu politikas departamenta direktoru Mārtiņu Auderu pastāstīt tieši par šo ekonomikas ministrijas programmu, kas paredz zem izmaksu mājokļu būvniecību Latvijā. Tā kā jā, ceram uz kaut ko pozitīvu nākamajā prezentācijā. Jā, tad es arī centīšos pastāstīt pozitīvas lietas. Vairāk gan tas ir reģioni, tā nav Rīga, šobrīd tie ir reģioni. Un ieskicēšu, kāds ir tā mūsu sabiedrība, teiksim, pēc tām iespējām un vajadzībām. Visiem ir, protams, vajadzīgs mājoklis, bet ne visiem ir iespējams to risināt saviem spēkiem. Ja mēs šeit redzam, ka
ir turīgākās mājsaimniecības, kas var atļauties kredītu, var atļauties īri, arī privātajā sektorā, tās ir tomēr salīdzinoši nedaudz. Un arī šeit ir atbalsta programmas, ir automgarantija programma gan speciālistiem, gan ģimenēm, un ir programma balsts. Un arī mēs strādājam pie tā, lai tas tiktu pilnveidot šīs programmas un būtu iespējas arī vairāk cilvēkiem, kas vēlās risināt savu māju pastāvīgi, tad to atrisināt ar altuma palīdzību. Un tad ārkārtīgi daudz ir tā sauktais neatbalstītais vidusslānis. Tie ir 44% no mājsaimniecībām, statistiski ļoti liels skaits. Mājsaimniecības ir raksturīgs to, ka viņas nepelna tik maz, lai varētu pretendēt uz nosacītu sociālo mājokli, uz pašvaldības īres mājokli, bet saviem spēkiem viņas nespēja atļauties īrēt vai iegādāties jaunajos projektos mājokli. Tad šobrīd tās mājsaimniecības ir tās, kas pamatā orientējas sekundāro tirgu un kā spēj tā nosedz savus maksājumus. Īpaši kritisks tas stāvoklis ir reģionos, tādēļ, kad tur tas mājokļu fonds ir īpaši tādās augošos centros attīstības, kur ir darba vietas, ir ārkārtīgi mazs, un kolēģi droši vien pastāstīs, ieskaties to situāciju daudz vēlāk. Un tad ir arī tas mazāk aizsargātais sabiedrības slānis, un tur ir dzīvokļu pabalsts, ir GMI pabalsti, dažādi citi sociālai pabalsti, un pamatā mājokļu jautājumi risina caur palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanām. Bet šodien stāstīšu par neatbalstīto vidusslāni un tiem atbalsta mehānismiem, kas šobrīd ir izveidoti. Tātad tā ir tā saucamā zemes īres maksas mājokļu programma. Viņa nav varbūt mērogā liela, jo pieejamais finansējums ir tikai 42 miljoni gandrīz. Un atbalsts arī ir caur kapitāla atlaidi. Tātad, rezultātā, protams, tā iejaukšanās tirgu nav ārkārtīgi liela. Tas ir tikai 467 mājokļi visā Latvijā. Es nezinu, cik šajā mājā, es domāju, ka šeit ir gandrīz trešā daļa noteikti, jā, vai pat vairāk, jā, tā ilustrācija tas ir. Bet mēs ceram, ka tās mūsu vajadzības tiks sadzirdētas un politiķi lems par šīs programmas turpināšanu. Tad vēl nedaudz par programmas statusu. Programma, jāsaka, tika palaista pagājušā gadā, bet bija zināmas problēmas, tādēļ, kad tās izmaksas sākotnēji tika iecenotas pārāk optimistiski un laikam ejot, sākoties gan Covid, gan karam Ukrainā, vienkārši uzlec augšā būvniecības izmaksas. Mums bija vajadzīgs zināms laiks, lai projektu pārtaisītu un saskaņot ar Eiropas komisiju. Un faktiski, ja var tā teikt, tad pa īstam programma sāka startēt tikai šī gada vasarā. Un ir tomēr ļoti liela interese, kā mēs redzam, ir 819 dzīvokļi jau pieteikti. Protams, iespējams daļa atkritīs, tas tā ir iespējams. Bet, ja mēs tā skatāmies, tas jau ir vairāk nekā pieejamais finansējums. Šobrīd ir apstiprināts viens projekts ar nosacījumiem. Ja tie nosacījumi tiek izpildīti, tad tiek dot zaļā gaisma no altuma puses un var tikt uzsākta būvniecība. Un, kā mēs redzam, ir dažādas reģionu pilsētas un novadi, kuri izrāda interesi par šo programmu un ir, gatavi startēt. Jā, tas tik tā par noteikumiem. Nedaudz sīkāk pastāstīšu varbūt par kas var uz to pretendēt un kādi ir tie noteikumi mājai. Tad vidējais dzīvoklis apmēram tiek rēķināts 52 kvadrātmetri. Uz dzīvokļa izmaksas būvniecībai 89 000. Jābūvē daudzdzīvokļu māju. Par iedzīvotājiem, kas var pretendēt uz šo mājokli, tātad vienstabas dzīvoklis ir nosacīti, vismazāk ienākumi, tur var būt mājsaimniecībai 1299 eiro uz mājsaimniecību. Ja mēs runājam par 2-stabu un 3-stabu dzīvokļiem, tad tie griezti ir nedaudz augstāki. Tātad 2-stabu dzīvoklis 2238 eiro uz mājsaimniecību. Savukārt 3 un vairāk
istabas, tātad tas ir 3626 eiro. Jā, ir arī atsevišķi, tā teikt, noteikumi, kas uz kādiem dzīvokļiem var pretendēt, varbūt tur sīkāk nepieskaršos, bet tā doma ir tāda, ka šīs visas personas tiek reģistrētas, pašvaldība izveido savu rindu, tā nav sociālo mājokļu rinda, tā ir atsevišķi nošķirta rinda, kur pašvaldības uzskaita tās mājsaimniecības, kuras tālāk pretendēs šiem īres dzīvokļiem. Un arī var startēt ne tikai tādi attīstītāji, bet arī personas, kas ir apvienojušās kooperatīvā un izvēlējušies saviem spēkiem, teiksim, tādu māju uzbūvēt. Un arī tādām kooperatīvām sabiedrībām, kā attīstītājiem, arī ir paredzēts automa atbalsts. Un pats būtiskākais, tātad, ar ko šīs īres mājas atšķirās no brīvā tirgus īres mājām, tādēļ, kā jau iepriekš tika stāstīts, ka ir ārkārtīgi zema maksātspēja reģionos, citos ir augstāk, citos zemāka. Tad šeit tas galvenais noteikums, ka īres maksa nedrīkst pārsniegt 5,87 eiro uz kvadrātmetru. Jā, protams, viņi var indeksēt katru gadu, tāpat kā var indeksēt un tiek indeksēti ienākumi personām, kas var pretendēt uz šādu mājokli. Tā ir būtiska lieta, un nākamā būtiskākā lieta, ko gribās vēl pateikt, kad netiek pārskatīts, ja, piemēram, cilvēki kļuvuši turīgāki pēc kāda laika, tad viņiem nav šis mājoklis jāatstāja, tas ir tāds pastāvīgs risinājums, un, teiksim tā, kad īres līgumi ir ilgtermiņā, līdz ar to tad var paļauties uz to, ka tas mājoklis tiks īrēts, līdz būs citas vajadzības, vai viņš būs vajadzīgs lielāks vai mazāks. Jā, un tad, protams, ar ko vēl atšķirās no brīvā tirgus projektiem šie projekti ar to, ka, teiksim, tā drīkst gūt tikai saprātīgu peļņu. Tā nevar būt tāda vidējā tirgus peļņa, viņai jābūt, viņa, teiksim, tā vairāk ir vērsta ar tādu, protams, peļņu, bet ar sociālo pieskaņu. Un ir zinām ierobežojumi šādai īres mājai. Sāksim ar to, ka tur viņi nedrīkst tikt izpārdot kaut kādā noteiktā laikā. Viņai visā dzīves ciklā ir jābūt par īres māju. Un varbūt tāds sāpīgākais attīstītājiem noteikums, kas teiksim, ierobežo, ir 50%. Pēc tam, kad ir atmaksāts kredīts, ir jānovirza mājokļu fondā, no kura tālāk tiks finansēta jauna īres māju būvniecība. Nobeigumā es gribu pateikt, ka šī programma un, kā es saku, tādas īres mājas nav nekas neparasts. Tādas pastāv arī citās Eiropas valstīs, kur līdztekus brīvajam tirgum ir arī tādas bezpēļņas īres mājas vai mazcenu īres mājas, un šie divi īres, kā saka, tādi fondi un īres tirgus segmenti sadzīvo, kā lai saka, pilnīgi normāli. Valstīs nav tā, ka kaut kāda konkurence savstarpēji vai kā citādāk. Ir investori, kas orientējās uz brīvo tirgu, un ir investori, kas orientējās tieši uz šādām mazcenas īres mājām. Paldies! No manas puses tas būs viss, un tad labprāt arī atbildēšu uz jautājumiem. Jā, lūdzu. Jā, tāda informācija gan ministrijas mājaslapā, gan Altuma, un arī, teiksim, var sazināties mums kādi jautājumi. Vai Altuma kolēģiem, ja jau detalizētāks kaut kas, teiksim, zināms un aprēķinu veikti, tad mēs noteikti nokonsultēsim. Jā, ir jautājums vēl viens. Jā, skaļa balss. Man jautājums, tā summa, ko jūs nosaucāt vienu dzīvokļu izbūvē, jums šķiet, ka tā ir adekvāta, vai par tādu naudu var reāli uzbūvēt zem patēriņa enerģijas ēku? Figurēti 89,000 vai... Uz dzīvokli, jā, tas 1800 apmēram kvadrātmetrā ir. Jā, vai tas ir reāli? Šobrīd es teiktu, ka ir reāli. Tas ir aprēķini balstīti uz reālām ēkām, kur ir veikts konkurss un piedāvāts būvniecība. Kur rodās, piemēram, tie paši 2000? Dažādas izmaksas ir varbūt kaut kur dārgāka zem. Vēlreiz uzmanību uz zema patēriņa. Jā. Tas nav adekvāts cipars. Bet šobrīd jau drīkst būvēt tikai zemu patēriņu. Gan drīz nulles enerģijas ēkas ir standarts, ko šobrīd drīkst būvēt. Nav jau vairs tā, ka var būvēt kaut kādu zemāku patēriņu. Jau labu laiku ir nulles enerģijas ēkas var būvēt. Mēs neprasam A+ klasi. Līdz to mēs prasam parastu standarta ēku. Es saprotu,
Jā. Tas nav prestižā vietā, droši vien tas ir tādā vietā, kur cilvēks dzīvot, nu, arī bišķi tālāk no centra varbūt. Jā, tieši tā. Tas arī Un reģionos iespējams arī ir zemes cenas stipri mazākas, nevis iespējams, bet pavisam noteikti zemes cenas zemākas kā Rīgā. Rīgā ir augsts zemes cenas, kur, protams, ja tas būtu Bolderai vai kur citur, tad varbūt kaut kas citādāk būtu, bet centrs vai šeit pieņem, tas ir stipri dārgāk. Jā, vai ir vēl kāds jautājums? Man ir jautājums. Man iedod mikrofonu. Vai jums ir zināms, cik attīstītāji ir interesējušies par šo programmu? Jā, tur visi ir attīstītāji. Kolēģi varbūt pateiks precīzāk labos, jā. Šobrīd ir viens publiskais attīstības pārējais prioritātes. Visi, kas iesnieguši projektus, gan jau pēc nostiprināšanā, gan izvērtēšanā, gan interesēm varētu prioritātes. Cik pēc skaita orientējuši uz visu Latviju? Nepateikšu šobrīd, tur būs 15 projekti, 11 plus 12 projekti šobrīd ir kā jau kādā Apstiprināt procesā. uz apstiprināšanu pārējie, teiksim, tur pie agrīnā stadija izstrāda kopā 12 Jā, es vienkārši komentāru gribu iedot, strādājot tirgu un sastopoties ar šiem attīstītājiem, lielākā daļa tomēr pieņem lēmumu un neiesaistīties, jo tur ir gan tie termiņi, viņiem neinteresanti, tā kā tas īsti manā praksē skatoties nestrādā. Es pieņemu noteikti būs kāds veiksmīgais pilotu projekts, es arī ierosināsim, šobrīd ir nosacījumi, nav tik pievilcīgi, bet arī šie programma aizies un mūs veiksmīgie pienākumi, radīs kaut kādu lielāku interesi. Plus, jā, būvniecības izmaksas šobrīd visam nesen ir pacēlti, diezgan pievilcīgas. Es mazo komentāru īstenībā jau jāsaka, ka tur nebūs kam iekustēties. Faktiski, ja tie attīstītāji, kas šodien ir pieteikušies, izsmels pilnīgi visu fondu. Tas nozīmē, ja tikai tad būs veiksmīgi piemēri un papildus finansējums, tikai tad mēs varam runāt par kaut kādu lielāku mērogu programmu. Es esmu viens no tiem trakiem, kas ir iesniedzis pieteikumu šajā programmā. Un līdz ar to es esmu ļoti iedziļinājies šajā programmā un varētu nokomentēt lielāko problēmu šajās. Lielākā problēma nav cipari, nav cenas, nav nosacījumi. Lielākā problēma ir PVN. Jo šajā programmā es nevaru teikt vidam, ka man būs juridiskie klienti un līdz ar to atlikt PVN maksātāju 10 gadus, man viņš jāmaksā uzreiz. Un tas man nozīmē, ka salīdzinot ar parasto attīstītāju tirgus, man ir visa māja 21% dārgāk nekā jebkuram citam. Līdz ar to tā ir lielākā problēma. Pēc tam vēl tā nauda ir jāņem obligāti bankā, un bankas šo programmu bēkā baidās, nesaprot. Un viss tas sakot, ļoti grūti bija piesaistīt finansējumu par to PVN sadaļu. Tā kā tas bija. Jā, paldies. Un jautājums ir, vai tad, es saprotu, ka bija jau mēģinājums ministrijā vērsties, vai to PVN šeit nevar kaut kā darīt savādāk, līdz ar to vai nav doma atkārtot vērsties kaut kā varbūt vismaz pagarināt uz 10 gadiem to PVN maksāt. Es teiktu, tā pirms šeit liekas, ka tam vajadzīgi likuma grozījumi ir, bet kolēģi nokomentēs. Jā, varbūt PVN jautājums, tas ir tāds, teiksim, diezgan tāds uzstādījums no Eiropas komisijas. Mēs diezgan ilgi mēģinājām saskaņot šo te PVN attiecināšanu programmā. Diemžēl ņemot vērā, ka tas ir šīs atvesļošanās fondu finansējums, tad esam saņēmuši, teiksim, informāciju, ka horizontāli nevienā programmā šis PVN, diemžēl, netiek attiecināts. Un mums, teiksim, arī papildus budžeta, kā šo, teiksim, PVN problēmu risināt šobrīd arī uz doto brīdi nav. Jā, Altumam ir iespēja arī izmantot citus resursus. Altums var šo te PVN finansēt, bet, diemžēl, tas nav šīs atvesļošanās fonda finansējums. Tas visticamāk ir finansējums no citas programmas vai valsts kases aizdevuma, kur šī likme, diemžēl, nav tik pievilcīga kā atvesļošanās fonda zem 1%. Un tā ir, teiksim, šie te 7–8%, kas, ir diezgan liels izaicinājums. Es domāju, ka to risinājums varētu būt tieši atsevišķi noteikumi tieši šiem te, kur tiešām izcelt ārā, ja mēs gribam tā kā subsidēt šos mājokļus, tad izceļam ārā no valsts vienkārši nepaprast šo PVN atmaksu. Tīrs
specifisku tieši konkrētiem projektiem, jā, kurus tiešām, ja viņam ir citi saistošie noteikumi, tad jau varētu izcelt ārā. Bet tur droši vien finanšu ministrija droši vien ir ļoti strikti nostāja. Tā īsti nav, par to nav, godīgi sakot, šajā griezumā runāts. Tas, kas ir runāts, iespējams varētu runāt par samazināto PVN tieši šādiem jauniem mājokļiem, kas ir ar tādu sociālu elementu, jo PVN direktīva to ļauj. Mēs arī esam par to šādas priekšlikums iesnieguši šim te nodokļu politikas pamatnostādēm. Jā, paldies. Paldies Aldera kungam prezentāciju. Paldies. Un, jā, nu tad nākamais solis būtu saprast, kā tad mums iet reģionos. Ja? Un tad mums šeit ir 2 pārstāvi. Un sākumā iedošu Sagu. Nē. Kungi atsakās, tad viss kārtībā. Jā, nu tad es labprāt aicināšu paņemt mikrofonu mūsu nākamajam runātājam, kurš pie mums ir atbraucis no Liepājas. Un tas ir Mārtiņa Tīdenkungs, kurš mums pastāstīs, kā tad ar šo programmu iet Liepājā un vai ir kādi labi piemēri, ar ko padalīties un kas tad vispār notiek Liepājā šajā sakarā. Paldies, labdien visiem! Tāds patīkams vēņšums šodien Rīgā. Tā kā mājās varētu teikt. Jā. Nu, ļoti būtisks jautājums. Paldies organizatoriem, kad šādi tik būtiski jautājumi paceļ, un viņš jācelā vēl un vēl, jo tas noteikti ir svarīgi. Un es piefiksēju tādus vairākus punktus, kāpēc mums to vajag, un es domāju, tas attiecas gan uz visiem lielākā daļa. Nu, tik jau pieminēts, pirmkārt, tas dzīvojamais fonds neglābjam noveco, kas mums ir, un mums ir nepieciešamība un pat pienākums obligāti būvēt, atjaunot šo fondu, jo citādi mēs nonāksim situācijā, kādā mums nekādīgi nevajadzētu nonākt nākotnē. Tad ir mainījies pieprasījums, viņš arī mainās joprojām pēc kvalitatīviem, moderniem dzīvokļiem, jaunās mājās, energoefektīvās, kādu principā jau nav reģionos. Rīgā, kur par laimi rodās, bet ārpus Rīgas un pie Rīgas jau nav īsti. Un tā tad, ir jauni, spējīgi cilvēki, kas mācās, kas dzīves sākumā apgūst profesiju, gūst pieredzi. Viņam ir arī prasības attiecīgas, lai viņš nebraukt prom no mūsu valsts, tad mums viņam kaut kas ir jāpiedāvā. Un arī tā atšķirība ir tāda, ka agrāk mēs visi domājām, jāpērk, nav tur ko, bet tagad nemaz tā nav. Visi nemaz negrib pirkt tos dzīvokļus, jo viņš nezina, kur viņš pēc 5 gadiem būs Parīzē, Londonā vai Ņujorkā vai vienalga kur. Viņš ir speciālists, mācās, attīstās. Viss notiek. Tā kā, jā, ir arī tādas vēlmes piefiksētas. Un tad jau tika pieminēta tā lielā īres maksas plaisa. Pašvaldības sniedz palīdzību, jā, saskaņā ar likumu un saistošiem noteikumiem tām cilvēku grupām, kam drīkst sniegt. Un tas ir maznodrošināti, trūcīgi, invalīdi, bāreņi, represēti un tā tālāk. Un tiem ir ļoti lēts tās izmaksas. Tā īres maksa ir ļoti maza un viņi to var atļauties. Un mēs ar šo sektoru galā tiekam. Un, protams, tur vienmēr viņu var paplatināt vai sašaurināt, bet viņš tiek kaut kādā veidā definēts un ar noteikti cenu līmeni, tātad ienākumu līmeni, pret kuru tad to attiecina. Un tad ir brīvais īres tirgus, kurā tad ir atkarībā no kvalitātes, ir dažādas cenas. Cenas aug un ir augsts. Tātad 10 eiro kvadrātmetrā īsti nevar viena liela daļa atļauties to dzīvokli īrēt, un arī viena liela daļa nevar atļauties patiesībā nopirkt, jo dažādi iemesli dēļ. Un tātad tas bija iezīmēts, pirmīt kolēģi runāja, kā vidusslānis, kuram tad vajadzētu palīdzēt, un kā tas notiek arī citur Eiropā. Un šī programma ir kā rāma ar naglai pa galvu, lai to varētu izdarīt. Tātad tagad šobrīd gandrīz 6 eiro
būtu par kvadrātmetru, par kvalitatīvu, energoefektīvu dzīvokli ar minimāliem maksājumiem komunāliem, un tas būtu tieši tas, kas ir vajadzīgs. Nu, lūk, un jā, un tika pieminēts arī Liepājas īpatnība, ka tas mūsu īres tirgus, nu, vasarā iebrauc ļoti daudz ārzemnieku, pamatā lietuvieši, un liepājnieki, kas ir dzīvokļu īpašnieki, brīvo, tie ir sapratuši, ka īstermiņa īri tas veids, kā vislabāk nopelnīt. Un faktiski vasarā dabūt dzīvokli uz ilgāku īres termiņu, nu, ir ļoti liels izaicinājums. Nu, lūk, ko darām mēs, pašvaldība? Tātad mēs pirmkārt pieņēmām lēmumu, ka mēs paši to negribam darīt, ja ir piedāvājums no komersantiem, attīstītājiem. Šobrīd ir noslēgti 2 pilnvarojumi līgumi ar domas lēmumu attiecīgi, un nu, vēl 3 interesanti ir. Nu, kā tas attīstīsies, ir grūti teikt, jo viņiem ir jātiek cauri arī altumu sietam, kas ir nu, tur ļoti plašs un ļoti daudz jautājumu tur ir. Pieredze, resursi, viss kaut kas, nu, tur jātiek tam visam cauri un jāgūst apstiprinājums. Tas, kādus riskus saskata šie attīstītāji, nu, jā, nu, tika pieminēts pievienotās vērtības nodoklis, tas ir pilnīgi noteikti. Otra lieta ir, nu, piemēram, jāpērk zemes gabals, nu, vienalga, vai pašvaldības, vai privāts. Pašvaldība vispār vislabāk dotu nomā uz, nezinu, kaut vai 99 gadiem, bet nu, tāda opcija nav, jo apbūves tiesības uz dzīvojamām mājām nav piemērojams. Nu, tātad šāda veida noma, un līdz ar to ir pastāv iespēja tikai vienīgi pārdot. Pārdodot, ir jāsaprot, ka mēs negribam pārdot, lai kāds neko tur nedarītu. Nu, tātad gaidīt labāks laiks, lai nopelnītu. Tātad ir jāpārdod pirmkārt ar nosacījumiem, otrkārt ir jāpaņem kaut kāda drošības nauda, lai tas tiešām notiktu kaut kādā termiņā. Nu, un tas, protams, arī zināmā mērā ierobežo šī uzņēmēja naudas plūsmu, jo jāiesaldē naudiņu uz kādu laiku ir jebkurā gadījumā. Nu, otra iespēja pirkt privātā sektorā, to arī var izdarīt, bet tas lielais jautājums ir, kad tad to darīt? Nu, vai nopirkt un tad iet uz altumu un nezinu, kāds būs rezultāts, vai iet uz altumu un teikt, ka pēc tam pirks, bet, piemēram, pašvaldības gadījumā izsolē, un tad tur ar visādo var sanākt. Nu, un tad sanāk tāds apburtais loks mazliet, nu, kurā brīdī tad to īsti viss darīt. Bet, nu, uzņēmēji domā, un es ceru, ka arī izdosies, un jā, nu tā mūsu vēlme noteikti, lai no valsts puses šī programma tikta balstīta vēl ar naudas resursiem, un šobrīd kvotu mums ir 120 dzīvokļi. Nu, droši vien, kad vajadzēs vēl, bet nu, tad jau ir jāparāda pilotprojektiem, jā, kā tas viss notiek un attīstās. Nu, jā, un šobrīd mēs gatavojamies izsolēji, un solīsim tos zemes gabals ārā tuvākā laikā, un tad jau redzēsim rezultātus, un iespējams kāds tikmēr varbūt jau uz altumu aizies ar privātā zemes gabalā kaut ko darīt. Visumā viss, ja kādi jautājumi, lūdzu. Jā. Es iedošu. Jā, labdien. Man jautājums, kā jūs risināt problēmu ar komunikācijām, kas ir elektrībā, ūdens, kanalizācija, vai to jūs atstājat šī privātā uzņēmēja rokās, vai tomēr paši mēģināt risināt? Jā, paldies. Nu, protams, mēs jau visu laiku gaidām, ka mums bungās pie durvīm attīstītājs, un teiks, mēs gribam celt māju, palīdz mums pievilkt komunikācijas, izdara kaut ko, un mēs būtu ļoti priecīgi. Nu, nestāv rindā, jāsaka godīgi, ārpus Rīgas. Un pilnīgi noteikti, ja runa ir par šādu apjomīgu projektu, 120 dzīvokļu, tas ir 10 miljoni, bez PVN visticamāk. Un tad noteikti pašvaldība to, ko var darīt, ir palīdzēt līdz tam zemes gabalam, pievilkt komunikācijas, infrastruktūru, tur apgaismojumu, ielas, visu, ko vajag. Noteikti tas jādara. Paldies. Vēl kāds jautājums?
Sakiet, jautājums, iedzīvotāju sabiedrības viedoklis tiek uzklausīts sabiedriskās apspriešanas par tiem zemes gabaliem, kad tiks būvētas jaunas mājas? Vai? Bet, tas ir, ja tiek mainīts zemes gabalu lietošanas veids, ja tur ir paredzēta daudz dzīvokļu māja, tad tur nav jārīko sabiedriskā apspriešana. Viņu var... vēl jau nekas nav uzcelts. Un vēl viena lieta ir tas, ko attīstītāji līdz galam tā varbūt arī neizprot, un arī mēs līdz galam nezinām, kā tas būs. Tas ir, ka tā rinda ir tai pašvaldības pusē, un tie ir tie klienti, kurus viņam ir jāņem, rindas kārtībā faktiski. Un te ir tas joks, ka pieteikties jau ar vienalga kādu cilvēku tajā rindā, un mēs kā pašvaldība mums nav tiesības pārbaudīt viņu tur kredītu, vēsturi vai vēl kaut ko. Viņš saka, es gribu un visu, un viņš pierāda, ka viņa ienākumi nepārsniedz tos ienākumus, kādi programmā. Mums viņš jāņem. Pa laimi tas 2 mēnešu drošības spilvenis, bet, ja viņš aizņemās SMS kredītu un iemaksā drošības spilveni, tad ziepes ir lielas, protams. Tam attīstītājiem pēc tam to jātiek galā. Tā ka tas arī būs tāds interesants jautājums, kā tas īsti notiks. Paldies. Man nav jautājums, bet ieteikums ir. Varbūt var pašpiekot no citām pašvaldībām par izsoles rīkošanas kārtību, un tur ir tā, ka uz izsoli var ierasties tikai šis vienīgais pretendents, kurš ir izgājis Altuma sietu. Līdz ar to tad vairs pašvaldībai tas risks ir, ko jūs minējāt, minimāls, jo viņš jau ir apstiprināts Altumā, un tad tikai viņš drīkst viens pats piedalīties izsolē. Tā nav īsti izsole, bet tā dara. Jā, es līdz galam nezinu, vai Altuma piekrīt sniegt pozitīvu atzinumu, pirms ir norādīta vieta, kurā tas būs. Jā, līgums jau nenorāda vietu. Līgums norāda tikai, nav obligāti. Jo nevar jau zināt, izsoli, un izsoli priekš vienu taisīt arī īsti, tas tā, kāds apstrīd, tad arī visādi interesanti var sanākt. Var ievilkties process tādai. Bet, izdomāsim. Jā, paldies. Jā, jautājumu nav. Aplausi. Un tad aicināšu padalīties arī ar iespējām no Valmieras puses. Un to šoreiz izdarīs Ilmārs Skādulis no Valmieras namsēmnieka. Tad lūdzu. Sveicināt. Jāsaka tā, Mārtiņa, laikam saprot, visi runājuši, tad jāķerās arī man klāt. Par Valmieras namsēmnieku. Mēs esam pašvaldības kapitāla sabiedrība. Tie ir varbūt īsa reklāmas pauzīti, ar ko nodarbojamies. Ir ne tikai daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana, bet arī viss Valmieras saimniecība, kas saistās ar ceļiem, labiekārtošanu, kapiem un dzīvnieku patversmi. Tā kā darba daudz. Man liekas, esam arī viena no pirmajiem, kas Latvijā arī reģionos ir uzbūvējuši īres namus, divi īres namu, kopā 150 dzīvokļi, nodot eksploatāciju 2018. gadā ar kopējo platību liederīgo kaut kā 6400, vienistab 15, divistab 90 un trīstab 45. Es varbūt sākumā padalīšos, kā ar šiem īres namiem mums ir gājis. Jāsaka tā, ļoti, ļoti labi. Rinda šobrīd visu laiku ir. Nav brīži tādi, kad mums kāds īres dzīvoklis nebūtu izīrēts. Jo te ir varbūt var redzēt kāds bildīts. Jāsaka tā, Valmierā ļoti novērtē to, kad ir lifts arī 5-stāvu dzīvokļu mājā, jo mūs visvairāk, jāsaka tā, iecienījuši ir jaunās ģimenes ar bērniem, kur te ir varbūt var redzēt to sadalījumu pa tiem gadiem, bet pārsvarā līdz 40 gadiem 2/3 apmēram ir no šiem īrniekiem. Ja mēs skatāmies par īres kustību, tad šo 5 gadu laikā mums pusi no īrniekiem nomainījušies, bet tas galvenais iemesls, kāpēc īrnieki mainās, tas ir 2/3 iegādājas savu īpašumu. Pārsvarā gan uzbūvēja jaunas mājas, jo, diemžēl, jāsaka tā, ja piedāvājums Valmierā par jauniem mājokļiem ir ļoti, ļoti niecīgs, un līdz ar to
Ja kāds no attīstītājiem mums ir uzcēlis, tad praktiski 2-3 mēnešos ir šie dzīvokļi ir izķerti. Tā kā, jā, Valmierā skatāmies, tā kā bija Elīna teica, ka tā vidējās dzīvokļa cenas Valmierā ir kaut kur 800-700 eiro. Jāsaka tā ir vidējā temperatūra slimnīcā, kad reģiona mazpilsētās ir varbūt 400-500 eiro, bet Valmierā bez 1000 eiro dzīvokļi par kvadrātmetru nav iespējams atrast. Un praktiski, ja kāds parādās, viņi arī tiek izķerti. Līdz ar to, runājot par attīstītājiem, ja vēlties būvēt jaunus namus Valmierā, tas pieprasījums 500-700 dzīvokļi izķers vienā momentā, jo vidēji kaut kur Valmierā katru dienu iebrauc 7-8 tūkstoši iedzīvotāji, lai strādātu. Un tad ir jautājums, kas ir vista? Kas ir pirmais bija vista vai ola, jo jāsaka tā, lai rastos jaunas darba vietas, ir vajadzīgi, ka ir gan cilvēki, gan tās darba vietas. Tad uzņēmēji baidās jaunas darba vietas atvērt, jo vienkārši cilvēks viņu nevar atrast. Jo, ja Valmierā brauc no Latgales ar autobusiem ved uz, piemēram, to stiklišķieti darbiniekus, par ko mēs varam runāt, par kādiem par dzīvokļiem. Ja skatāmies par tīri par esošiem īres namiem, tad mums līgums šobrīd uz 3 gadiem. Īres maksa 580 eiro par kvadrātmetru. Tā skaitā arī apsaimniekošanas maksa. Jāsaka gan tā, šogad sākam dzīvot no iepriekšējos gados bišķi iekrātiem taukiem, jo kredīta maksājums ir drastiski audzis. Līdz ar to izskatās, ka jau no gadu būsim spiest arī nedaudz pacelt šo īres maksu. Un dzīvokļus mēs izīrējam izsoles kārtībā ar sākumu soli 50 eiro un iespēja, kā teikt, ir iegūt jebkuram nosolot par tiesībām šo augstāko cenu par īri. Jāsaka tā, ka tās augstākās cenas, kas ir bijušas par tiesībām uzlikt savu parakstu uz īres līgumu, ir vairāk nekā 4000 eiro. Un vidēji uz vienu dzīvokli 3-4 īrnieki kā minimums ir bijuši kaut kad 12-14 īrnieki piesakās uz vienu īres dzīvokli. Otra lieta ir, kā teikt, kad ir atsevišķi rinda arī Valmierē nozīmīgās nozarēs, pamatā te ir ražošana, IT un pašvaldības dienestas skolotāji, mediķi, policisti. Līdz ar to tādi 50 dzīvokļi mums ir noslēgti ar šādiem īrniekiem. Ja skatāmies uz šā brīža, tad situācija, tad Valmieras pilsētas, Valmieras novada, jāsaka tā, vēl Valmieras pilsētas doma 2021. Gadā jau atbalstīja namsaimnieku iesaisti jaunu daudzdzīvokļu īres namu projektu īstenošanā. Pašvaldība ir ieguldījusi 7 zemes gabalus tas mūsu kapitāla sabiedrības pamatkapitālā. Esam arī noslēguši līgumu par īres mājokļu nodrošināšanu mājasaimniecību Valmierā. Izsludinājām jau pirmo iepirkumu par būvniecību. Jāsaka tā, bijām spiest izbeigt bez rezultātu, jo šī atbalsta cena, kas bija pirmajā variantā 1200, neatbild tirgus situācijai. Jāsaka tā, paldies ekonomikas ministrijai, kad uzklausīja mūs un šos atbalsta noteikumus ir pamainījuši. Šobrīd te ir 1800 eiro bez PVN. Šobrīd jau esam izsludinājuši atkārtot iepirkumu, saņēmuši 2 piedāvājumus. Esam finiša taisnē, lai pasludinātu arī uzvarētāji. Tās cenas šobrīd arī apmēram tā arī mums šobrīd ir ap 1800 eiro bez PVN. Jā, šis PVN tas ir diezgan sāpīgs jautājums, jo par esošiem īres namiem mēs maksājam katru gadu PVN, jo sākotnējiem bija paredzējuši, ka būs juridiskajām personām izīrēsim, tad PVN nebija jāmaksā, bet ņemot vērā, kad ir fiziskās personas, tad mums ir vienošanos ar vidi, kur mēs katru gadu aprēķinām un iesniedzam datus par cik daudz mums PVN jānomaksā. Šeit varbūt var redzēt blakus esošiem īres namiem, kā teikt, jau rezervēto šo laukumu priekš jaunajiem namiem. Redzam vietu, ka tur būs 4 īres namiem. Šobrīd atbalsts ir pieejams par 1120 dzīvokļiem, kur mēs redzam, ka varētu būt šie 2 īres nami
arī piedāvājumos ir 2 īres nami, katrā pa 60. Nu, kopējais dzīvokļu skaits, kā jau teicu, 120. Nu, tas, ko mēs vairāk skatāmies, jā, tā pieprasījums ir vairāk pēc 3 stabu dzīvokļiem, jo reāli skatoties, nu, 2 stabu, tas ir pa vecam tāds vieninieks, plus ar apvienot virtuvi ar viesistabu. Nu, un jaunām ģimenēm, kad viens jaunietis vai 2 bērni ir, tur jau gribās ir tomēr, ka vecākiem atsevišķi istabu. Nu, tas, ko mēs darām, katrā dzīvoklī virtuvi, vannas istaba ar duškabinu vai vannu, kā arī skatāmies par uzglabāšanas vietu. Ja skatāmies pa Altumu šo atbalsta programmu, tad šie nosacījumi ir tie īres maksas šobrīd 5,87, kas priekš Valmieras būtu ok. Nu, tas, kas ir izaicinājums, protams, ir šī atbalstām tie īrnieki, kas varētu būt tajā atbalsta, kurus varētu atbalstīt, kur varētu īrēt. Priekš tādi ģimenes 2200, jāsaka tā, priekš Valmieras, tā jau vairs nav nekāda alga, jo pietiekam daudz arī, kas ir arī vairāk pelna, bet cilvēki ir radoši. Viņi jau atradīs variantu, kā izpildīt šos nosacījumus. Tā kā ceram, kas varēsim startēt un jaunie īres nami varēsim atkal lepoties. Tā kā paldies. Jā, paldies Skārnikungam par prezentāciju. Un jā, droši jautājums, ja kādam ir. Jā. Nē. Tā būs pēc pašvaldības rindas kārtībā. Jā, protams, tas arī atkal ir zināms izaicinājums, kādi tie īrnieki būs. Jo te zemākais slieksnis jau tur nav noteikts. Ir noteikts, kur nedrīkst vairāk būt. Pie esošiem īres namiem ir bijis tā, ka mēs esam vienu īrnieku vienkārši naturāli izlikuši ārpus durvīm, jo citu risinājumu neatradām. Jā, paldies. Brauc no Alūksnes ikdienā uz Valmierā uz darbu un pareiķinot 3 gados šos 4000 un pret to īres maksas, kas ir, viņa atpelna. Jo, jāsaka tā, šeit 5,80, kas mums ir esošie īres maksas, viņi ir plus mīnus apmēram tādā tirgus cenā, kā Valmierā arī var īrēt dzīvokli, bet tas lielākais bonus ir tas, ka tie komunālie pārējie maksājumi krietni mazāk, līdz ar to tā starpība izveidojās, kad tajos 3 gados praktiski 4000 arī varēja atpelnīt. Nē, otrs nebija no Alūksnes, pat otru, man liekas, bija no Vasalats brauc. Bet vienkārši tā situācija bija tā, kad gribēju un bija gatava arī par to maksāt. Jā, labi, es teikšu paldies. Un tad, kā pēdējā runātāja aicināšu nama tēvu, gandrīz vai, tad uzstāsies Mareks Kļaviņš, Banava Latvija valdes priekšsēdētājs un pastāstīs tieši jau par šo pašu konkrēto ēku, tieši tapšanas pieredzi un kā tad mēs līdz tam visam nonācām. Un tad beigās arī, jā, turpināsim ar ekskursiju. Tā kā droši jautājums varēs vēl uzdot arī pēc tam. Tā kā lūdzu, Marek. Labdien visiem! Cerams, ka mēs laidīšu raiti, lai mēs nesaustam vairāk un tiekam iekšā siltākās telpās. Bet kā mēs nonācām pie tā, kad ir jāveido īres produkts, mēs sapratām, jā, kad ir tā lieta, ka mainās tie paradumi, un mēs redzam, ka jaunie cilvēki izvēlās to, kad viņi grib elastību. Un vienīgais veids, kā radīt šo elastību, ir tieši īrējot, jo tad tev ir iespēja mainoties plāniem, mainīt arī savu dzīves vietu, mainīt reģionu vai rajonu Rīgā. Un otra lieta, ko mēs gribējām arī saprast šo tirgu vairāk, radīt iespēju. Un tātad mēs sākām šo projektu, un sākot šo projektu mēs skatījāmies, kāda ir interese, un kā jūs redzat, teiksim, no tiem interesantiem tas lielākais pieprasījums, kas ir, ko arī kolēģi apstiprināja, kas notiek arī reģionos, līdzīgi tie 2 un 3 istabu dzīvokļi, kas bija interesi, protams, svarīgākā, aktuālākā lieta, cik tas maksās,
un kādas ir pārējās lietas, kas vajadzīgs. Un ejot cauri šiem visām sadaļām, ejot cauri šiem jautājumiem, ko īrnieki aktuāli uzdeva, tad izkristalizējās 3 lietas, kas ir svarīgas: pieejamība, jeb vai viņi var to atļauties, un drošība ir otrs svarīgais aspekts, tieši fiziskā drošība, emocionāla drošība, kā es te būšu, kāda būs man kaimiņi un tā tālāk, kas ir svarīgi, un arī juridiskais aspekts, vai mans garantijas depozīts nepazudīs, jā, vai es dabūšu to produktu un tā tālāk. Un ļoti svarīga lieta tieši runājot par jauno produktu ir komforts, labiekārtojums un tie risinājumi. Un tas, ko es gribu pieminēt, ka mūsu tie potenciālie īrnieki ir ļoti gudri un atraktīvi, un viņi jau pirms mēs sākam, viņi jau ir izpētījuši, viņi jau tad, kad saprata, kur tā jaunā māja būs, viņi jau ir noskaidrojuši, kā dzīvojās, ko kaimiņu mājas iedzīvotāji domā, kā šitai rajonā ir dzīvot. Viņi izpēt WhatsApp chatus un apstāst, kā te notiek apsaimniekošana, ja duši vien ir atbraukuši, izstaigājuši. Tā kā klienti ir ļoti gudri un tā svarīgā lieta, kas ir, ka tiem cilvēkiem, kas jau tagad, man šodien no rīta jautāja, Latvijas radio jautāja, kas tā klienta auditorija ir, vai tie tiešām tie jaunie cilvēki, kas tāda gatavi uzņemties to entuziasmu un riskēt, iet uz to jauno īres tirgu, bet tā pieredze rāda, ka mums ir pusi uz pusi, jo ir puse tā segmenta, kas dzīvo tajā esošajā īres tirgu, un tā interese ir tāda, kad viņi grib to labāko dzīves kvalitāti, un ja viņi ir spējīgi viņu samaksāt, viņi ir gatavi maksāt. Nedaudz par projektu, par šo te ēku. Tātad 21. gadā saņēmām būvatļauju. 22. gada sākumā mēs sākām būvniecību, trāpījām tieši uz kara sākumu ar visu armatūras cenu pieaugumu, un vēl jautājumu, vai vispār varēsim dabūt to armatūru, vai viņi vispār būs. Jā, un šī gada septembrī mēs nodevām ēku eksploatācijā, un principā pirmie īrnieki, kuriem viņi bija uzteikuši iepriekšējos īres dzīvokļus, mēs viņus jau ielaidām iekšā, tikko mūsu ēka bija gatava. Mums bija vasarā bija pasākums, kurā mēs noslēdzām pirmos īres līgumus, kā sacīt, early adopters vai tie, kas ir tie gatavie, kas uzņem to izaicinājumu, viņiem bija arī ļoti draudzīgāka īres cena. Tā kā kopumā ēkā ir 96 dzīvokļi, ēkas pašas ēkas būvniecība bez tīkliem, bez zemes gabala, bez finansējuma, bez labiekārtojuma maksāja 9,1 miljonus. Tas ir 6,1 miljonus un aptuveni 1300 līdz 1400 uz izīrējamo kvadrātmetru. Ja pieliek pārējās izmaksas, tad jā, tie būs starp ap 1900 aptuveni, tā kā tur tās izmaksas ir. Reģionos droši vien var lētāk dabūt to gatavu, tā kā priekš reģioniem jāstās. Tas, ko es vēl šeit gribētu pieminēt, kas arī dod to, kas mums ir liela diskusija vienmēr ar Rīgas būvvaldi, ka mēs izmantojam šos standartizētos risinājumus, un tas ir tas veids, kā mēs varam to būvniecības izmaksu noturēt, lai viņa nekāptu augšā. Protams, lielākais izaicinājums ir būvniecības izmaksas. Es skatos ar bažām uz nākošo gadu, kad mums ies Rail Baltics pilnā sparā, kad mēs sāksim būvēt tiltus un pārvadus un ceļu uzbērumus, kad betonētāji vienkārši būs uz izķeršanu, ja? Un ja mēs viņus nevarēsim atvest no kaut kurienes, tad būs ļoti, ļoti traki. Bet paldies Dievam, šai mājai tas ir gājis jau secen, mēs esam tikuši ar to galā.
Un kas vēl mums bija tās svarīgās lietas tieši īres mājai, bija tas, kas nāca klāt, kas mums nav standarta produktā, šīs iebūvētās virtuves, iebūvētās mēbeles. Principā šajā ēkā mēs iebūvējam visu, kas ir jāpieskrūvē. Tā skaitā aizkars tangas un gaismas ķermeņus, visu, kas jāpieskrūvē, viss ir salikts, tā kā īrniekam ir jānāk ar savu gultu, savu divānu, un viņš var dzīvot. Principā, ja tas ir students un viņš ir gatavs vienkārši ieiet iskā, paņemt madracīti, viņam nav problēmas, viņš var dzīvot. No traukas gan viņam arī vajag paņemt. Jā. Tā kā tās lietas, kas nāca papildus, bija šīs te funkcijas, kā nodrošināt to visu managementu, tā īres pārvaldīšanai. Un, jā, kā jūs redzat, mēs arī no izpētes redzējām, ka tas pieprasījums priekš lieliem dzīvokļiem, ja pareizāk sakot, to cenu, ko pa lieliem dzīvokļiem cilvēki ir gatavi maksāt, nesadz to, tāpēc šajā ēkā nav lielo 4-stabas dzīvokļu. Tā kā tā, un liels izaicinājums, kā jūs redzat, mēs vēl paralēli stādam mēbeles, jā, un tas bija tiešām liels izaicinājums tādā apjomā, kad tev vajag 100 virtuves uzstādīt un tev vajag pāris 100 skapju uzstādīt, tad tas ir liels izaicinājums. Kas vēl šajā ēkā kas ir tāds svarīgs no tiem ilgspējīgiem risinājumiem, bez ventilācijas iekārtām katrā dzīvoklī. Ēkai ir saules paneļi. Es ceru, ka tie risinājumi sakārtosies labāk. Droši vien būs jāparunā ar Mārtiņu tālāk ekonomikas ministriju, kad varētu saules paneļiem tieši dzīvojamam ēkām pašpatēriņam palielināt šo jaudu, lai sadales tīkls ļautu savienot ar lielāku jaudu, jo šī ēka, teiksim, 20 kW patērē, tā standarta mazā vasaras dienā, kad mums patēriņa nav. Un tā kā tie saules paneļi varētu būt lielāku jaudu tieši kā reiz vasarai. Vēl šai projektā vispār ir tāda ļoti interesanta lieta, ka mēs esam nodrošinājuši to situāciju, ka mēs pilsētas tīkliem atdodam ļoti minimāli lietas ūdeņus. Šeit blakus ir akas, kur mēs kopā ar Tehnisko universitāti veicam mērījumus, lai varētu saprast, cik tad daudz lietas ūdeņus mēs varam atstāt zemes gabalā. Un ilgtspējas risinājums, lai mēs nenoslogotu un mums nebūtu jāveido tīkli. Un lai rastos bāze, pēc kā mēs varētu aprēķināt, kā tos lietas ūdeņus iesūcināt un kā tā lietas ūdeņas apritī. Un, protams, mēģinam radināt cilvēkus lietot zaļāku transportu. Redzēsim, kāds būs pieprasījums. Tā kā tās ir tās jaunās lietas. Tā kā tas īsumā no manis viss. Es domāju, ka mēs varam doties iekšā un turpināt ar jautājumiem arī iekšā. Jā. Paldies, man. Runājot par īres maksu, tad īres maksa, vidējā īres maksa, ja mēs reiķinām tā kā vidējā temperatūra, tad ir 13,5 eiro par kvadrātmetru. Un tā, lai varētu saprast, tad 2-stab dzīvoklis ir zem 500 pieejams, un 3-stab dzīvoklis dārgākais laikam bija 800, ja nemaldos. Ja. Tas ar komunāliem? Nē, papildus nāk vēl komunālā un apsaimniekošana. Ja. Bet tie komunālie ir jāmaksā jebkurā mājoklī un arī apsaimniekošana jāmaksā jebkurā mājoklī. Jā. Paldies Marikam. Vēl neliela piebilde arī, ko mēs Mariku mazliet padiskutējām šodien tieši, ko arī Elīna runāja tieši par to kredītu ņemšanu un cik tad izmaksā pirkt dzīvokli un cik tad izmaksā īrēt. Un tad šobrīd tas, ko mēs ātri vienkārši piemetām vidēji dzīvoklim, ņemot šajā mājā vai blakus mājā, tad vidēji tā starpība bija, ja es nemaldos, 100 eiro mēnesī. Jā, 100 eiro mēnesī ir lētāk īrēt tagad mājokli. Tieši dēļ. Un mēs skatījāmies tā situācija, ja arī Eiribors nokrītās pa 2%, kur viņš droši vien stāvēs ilgi ap tiem 2,5, ja tas būtu tāda normālā ilgtspējas likme, ja, tad pat pie šīm likmēm
sanāk, jo tā lieta, ko cilvēki nesarēķina šos pirmo iemaksu un šīs mēbeles un aprīkojumu, kur viņam jāiegulda, un ja tu to visu izdala uz tiem 36 gadiem, ja tev nāk vēl viens 100, gandrīz 100 eiro mēnesī klāt, un tas ir tas, jo ja tu salīdzini tikai kredītu maksājumu, viņš varētu būt mazāks, bet, kur pierēķina to pirmo iemaksu, tad jā. Jā, šobrīd kredītu maksājums, man liekas, pat bija vienāds. Un tad, jā, tagad kredītu maksājums ar augsto likmi ir. Jā. Un vēl viena piebilda, kā jau Mareks minēja, tad mēs to rēķinājām visu uz 25-30 gadiem, bet reāli virtuvi nevienam banka nedod uz 30 gadiem. Tā kā tur tā izmaksa sākumā būs vēl krietni augstāka. Tā kā jā. Labi, paldies. Ir jautājums, lūdzu. Uz kādiem nosacījumiem var pacelt īres maksu, vai jūs esat ielikuši kaut ko iekšā līgumos? Mums līgumi tagad ir uz 1 gadu. Mēs gribam saprast kā tas tirgus darbosies. Ja? Tā kā mēs slēdzam līgumus uz 1 gadu, un mēs arī skatīsimies pēc tā gada. Tāda ir pašreiz situācija. Jā, mums ir iekšā indeksācija. Paredzēta it kā. Un mēs arī visus līgumus reģistrējam zemes grāmatā. Tā kā būs arī datu pētniekiem. Vai šī ir gandrīz nulles māja? Vai? Ir. Jā, šī māja ir atbilst A klasi. Tā kā. Jā. Par cik ir nodota eksploatācijā jābūt certifikātam, nav variantu. Jā. Vēl kādi jautājumi? Ja nav, paldies Marekam. Un dodamies. Jā, un paldies visiem runātājiem par izturību šajos laikapstākļos. Un tad, droši dodamies iekšā. Mums būs ekskursijas vadītājs Kristaps, kurš šobrīd māja roku. Un droši, ņemam vēl pa ceļam tēju, kafiju, sasildamies un izejam tad cauri, iepazīstamies ar pašu māju. Un, droši visus vēl jautājumus pa ceļam. Tā kā, paldies.